Tuvojoties 1. septembrim, vairākās Valmieras tirdzniecības vietās atkal var pamanīt ziedojumu kastītes ar uzrakstu Skolas soma. Šo labdarības akciju nu jau 9. gadu rīko Valmieras novada fonds ar mērķi sniegt atbalstu ģimenēm, kurām ir grūtības savām atvasēm nodrošināt visus mācībām nepieciešamos palīglīdzekļus. Šogad mēs piedāvāsim ģimenēm 25 eiro dāvanu karti. Ikviena ģimene, kura uzskata, ka viņai šī palīdzība ir nepieciešama, šobrīd laipni gaidīt fondā, aizpildīt pieteikumu. Pieteikumu var aizpildīt gan pie mums fondā uz vietas, Garā ielā 10, gan arī internetā un atsūtīt e-pastā, kā nu kuram ir ērtāk. Kā jau katru gadu ir vairāki ziedotāji, kas izteikuši vēlmi sniegt atbalstu tieši šīm mērķiem. Tāpat akcijas kopējo budžetu veidos līdzekļi, kas tiks savākti ziedojuma kastītēs. Tiesa gan fonda pieredze liecina, ka šī summa varētu būt salīdzinoši neliela. Mēs jūtam, ka līdz ar eiro ieviešanu ziedojuma kastītēs ziedošanas paradumi kaut kā ir mainījušies. Raudzīsim, kā būs, bet vērojot, kā tās kastītes šobrīd pildās, izskatās, ka tā situācija būs līdzīga arī šobrīd. Daudz melno monētu un salīdzinoši maz naudas mēs tur arī gaidām. Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs atzīst, ka pēdējos gados interese par šo akciju ir mazinājusies un sarucis to ģimeņu skaits, kas lūdz fonda atbalstu. Ja mēs redzam, ka pirms krīzes un krīzes gados, gan labajos laikos, gan arī krīzes švakajos laikos mums bija 150, 200 un pat vairāk ģimeņu pieteikumi, tad šobrīd pagājušajā gadā mums bija 70 ģimeņu pieteikumi un mums pat mazliet nauda palika pāri šim gadam. Ancis Bērziņš skaidro, iespējams situācija ir mainījusies, jo mācību iestādēm bērni ir jānodrošina ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, tāpat arī pašvaldības pēdējos gados daudz aktīvāk sniedz atbalstu ģimenēm skolas gaitu uzsākšanai. Valmieras pilsētā jau vairākus gadus ir salīdzinoši labs atbalsts un pieejams daudziem. Un arī citos novados tie pabalsti tomēr ir izveidojušies un radušies jauni. Ir lietas, kuras skola un valsts nekad nenodrošinās, un tas arī nav viņiem jādara. Tādā ziņā, ka treniņtērpu viņi nenodrošinās, skolas mugursomu viņi nenodrošinās. Patiesībā sakot, 25 eiro dāvanu karti ir tieši tik, lai nopirktu vienu mugursomu. Kādā formā šī akcija turpināsies nākamajā gadā, Valmieras novada fonds vērtēs pēc šī gada rezultātiem. Taču ir skaidrs, ka dažādu apstākļu dēļ vienmēr būs ģimenes, kurām ir nepieciešama palīdzību skolas gaitu uzsākšanai. Īpaši tās ir daudz bērnu ģimenes, kurām vienlaikus mācībām jāsagatavo 5 vai pat 7 bērni. Mēs fondā arvien vairāk cenšamies iet prom no sociālās palīdzības. Tādā veidā, ka mēs tomēr gribam rosināt cilvēkus darīt darbus un īstenot idejas, nevis saņemt no mums maizes, kukuļus un pārtikas pakas. Tad skolas soma it kā ir sociālā palīdzība, bet viņi rada tādu mazliet savādāku sajūtu, tāpēc, ka tas ir ieguldījums skolēnos, tas ir ieguldījums mūsu nākamajā paaudzē. Labdarības akciju Skolas soma Valmieras novada fonds aizsāka 2006. gadā. Līdz ar to šī akcija sagatavoties skolai ir palīdzējusi veselai paaudzei, jo pirmklasnieki, kas ar fondu atbalstu toreiz uzsāka skolas gaitas, šogad turpinās mācīties jau 9. klasē.